nodaļa, no 29. panta līdz 34. Nākamajā dienā Jānis redz Jēzu nākam pie viņa un saka: redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir tas, par kuru es teicu: aiz manis nāk vīrs, kurš ir pirmais, jo viņš bija pirmāk nekā es. Un es viņu nepazinu, bet tāpēc es nācu kristīdams ūdenī, lai viņš taptu atklāts Izraēlam. Jānis liecināja: es skatīju garu nākam kā balodi no debesīm un paliekam uz viņa. Es viņu nepazinu, bet tas, kurš mani sūtīs kristīt ūdenī, man sacīja: uz kuru tu redzēsi garu nākam un paliekam, ir tas, kurš kristīs svētajā garā. Es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, mēs pateicamies, ka tu sūti savus vēstnešus, kas mums liecina par tevi. Mēs pateicamies, Kungs, ka tu dodi savu vārdu, kas liecina par tevi. Mēs pateicamies par apstākļiem, kuri ir tādi, kas liecina par tevi. Lūdzam, Dievs, palīdz, ka mēs saredzam un saprotam un aptveram tavu lielumu un diženumu. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Viena no lielākām Bībeles personībām ir Jānis Kristītājs. Kas viņu darīja lielu? Bībelē ir pieminēti daudz cilvēku. Mēs pat nezinām, cik daudz Bībelē ir pieminēti cilvēki, un tomēr Jānis ir viens no lielākajiem. Kas darīja viņu lielu viņa laika biedru acīs? Kas Jāni dara lielu šodienas cilvēku acīs? Kas ir tas? Jāņa laikā taču bija cilvēki, kas bija izglītotāki par viņu. Viņa laikā bija cilvēki, kas bija spējīgāki, talantīgāki, varošāki, drosmīgāki par viņu. Bet šo cilvēku vārdus mēs nezinām. Viņus mēs neatceramies. Viņus mēs nepieminam. Bet Jāni mēs pieminam. Jāņa vārds tiek pieminēts cauri gadsimtiem. Kāpēc? Kas piesaista uzmanību viņam? Kādu var minēt un teikt, Jānis bija liels, viņam bija īpaša dzimšana. Jā, Jānim bija īpaša dzimšana, un tomēr es domāju, ka katram cilvēkam, kurš ienāk šajā pasaulē, ir īpaša dzimšana. Tas ir brīnums, kā cilvēks ienāk šajā pasaulē. Kādu var sacīt, Jānis ir īpašs, viņam bija īpaša kalpošana, īpaša kalpošanas vieta. Jā, viņam bija īpaša kalpošanas vieta. Marka 1.4 lasām: Jānis Kristītājs nāca tuksnesī, sludinādams grēka nožēlas kristību uz grēka piedošanu. Un pie viņa izgāja visa Jūdejas zeme un visi Jeruzalemes ļaudis, un tie tika viņa kristīti Jordānas upē, izsūdzēdam savus grēkus. Īpaša vieta, tuksnesis. Un tomēr cilvēki nāca uz šo īpašo vietu. Vietā ir nozīme. Bet, ja tā būtu tikai vieta, mēs par Jāni neko nezinātu. Ir cilvēki, kas sludina īpašās vietās, ekstremālās vietās. Un tomēr vieta nav tas galvenais. Citi domāja, ka pie Jāņa cilvēki gāja tāpēc, ka cilvēki bija noguruši no oficiālās pompozās reliģijas. Cilvēkiem vajadzēja kaut ko vienkāršu un tuvāku viņa ikdienai. Un Jānī viņi saskatīja, ka tas bija vienkāršs cilvēks. Viņa sludināšana bija vienkārša, viņa dievkalpojums bija vienkāršs, un tāpēc cilvēki nāca. Viņa izskats bija vienkāršs. Es gan neteiktu, ka Jāņa izskats bija vienkāršs. Ekstremāli vienkāršs. Marka evaņģēlijā lasām par viņa izskatu 1.6. Un Jānis bija ģērbies kamīļas, palvas drēbēs un ādas jostu apgurniem. Un ēda siseņus un kameņu medu. Ļoti vienkāršs un ļoti vienkārša ēdienkarte. Kādu laiku ārējais izskats var piesaistīt uzmanību. Kādu laiku arī ēdienkarte var piesaistīt citu uzmanību un domāt, jā, tas gan kā īpašs, kāda ir viņa ēdienkarte, arī tas ir īpašs. Un tomēr, ja tas būtu tikai ārējās lietas, kas piesaistīja uzmanību pie Jāņa, mēs par viņu šodien nedomātu. Tas būtiskākais, kāpēc cilvēki nāca, visu atstāja un gāja uz tuksnesi, kur nekā nav, uz ekstremālu vietu. Kāpēc mēs viņu pēc 2000 gadiem atceramies, ir tāpēc, ka
viņam bija īpaša pārliecība. Tas piesaistīja cilvēku uzmanību. Pārliecība cilvēkam netiek ielikta šūpulī, pārliecība cilvēks iegūst dzīves laikā. Un tad tā pārliecība auga, veidojās, mainās. Dažkārt cilvēks radikāli maina savu pārliecību, dažkārt ne, caur dzīvi viņš iet ar vienu pārliecību. Ir tā, ka cilvēks veido pārliecību un pārliecība veido cilvēku. Ļoti savstarpēja miedarbība. Vēl varbūt pareiza pārliecība un nepareiza pārliecība. Nepareiza pārliecība ir tā, kas ir saistīta ar cilvēkiem. Pareiza pārliecība ir tā, kuras centrā ir Dievs. Kamēr centrā ir es, kamēr centrā ir cilvēciskās lietas, pārliecība nebūs pareiza. Kamēr pārliecība balstīsies uz ārējām redzamām lietām, uz ārešķībām, uz izskatu, uz vietu, uz stilu, pārliecība nebūs pareiza. Vienīgā pareizā pārliecība, ka Dievs ir centrā. Tad veidojas šī pārliecība. Kā tad bija Jāņa pārliecība? Un šodienas teksts mums saka 29. un 34. pants. Nākamajā dienā Jānis redz Jēzu nākam pie viņu un saka: redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Par to mēs domājam pagājušajā reizē. Šī ir skaidra Jāņa pārliecība. Un viņš savu pārliecību atkārto arī pēc dažiem pantiem. 34. pants. Es esmu redzējis un liecinājis, šis ir Dieva dēls. Vienmēr Jānim šī pārliecība nebija. Viņš pats par to pasaka. 31. pantā. Es viņu nepazinu, bet tāpēc es nāku kristīdams ūdenī, lai viņš taptu atklāts Izraēlam. Es viņu nepazinu, man nebija šī pārliecība, kurš ir Dieva dēls. Man nebija šīs pārliecības, kurš ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Es nezināju. Kā, Jāni, tu nezināji Jēzu? Viņš taču tavs brālēns. Viņi bija radinieki, tu nezināji. Jēzu viņš pazina, ka viņš dzīvoja Nācaretē, ka Marija un Jāzeps zināja Jānis Kristītājs par to. Viņi iespējams bija komunicējuši, bet viņš nezināja, ka Jēzus ir Dieva jērs. Viņš nezināja, ka Jēzus ir Dieva dēls. Es nezināju to. Viņš arī to vēlreiz atkārto 33. pantā. Es viņu nepazinu. Bet tas, kas man ir sūtījis kristīt ūdenī, man sacīja, uz kuru tu redzēsi garu nākam un paliekam, ir tas, kurš kristīs svētajā garā. Es nezināju, es nepazinu. Bet vienu dienu šī pārliecība viņam radās, kurš ir Dieva jērs, kurš ir Dieva dēls. Mēģināsim noskaidrot, cik tas cilvēciski ir iespējams, kā Jānim Kristītājam radās šī pārliecība. Mēs zinām, ka Jānis Kristītājs dzīvoja samērā īstu dzīvi. Apmēram 30 gadus. Izskatās, ka skumji cilvēks nodzīvoja diezgan īstu dzīvi, tikai 30 gadus. Varēja taču dzīvot ilgāk. Bet Dievs tā ir gribējis. Dievs ir tas, kurš nosaka mums mūsu dienu un gadu skaitu. Dievs bija vēlējies, ka Jānis dzīvo 30 gadus. Tas, ka Jānis nodzīvoja īsu dzīvi, tas nav skumji. Skumji ir kaut kas cits. Tad, kad cilvēki dzīvo garu dzīvi, bet ar nepareizu atziņu, ar nepareizu pārliecību, tas ir skumīgi. Pareizā pārliecība ir tā, kas saistās ar Bībeli, ar svētajiem rakstiem. Jāpieliek spēks un pūles nevis, lai pagarinātu savus gadus, bet ir jāpieliek pūles, lai atrastu visdārgāko pērli. Mateja evaņģēlijā 13.46 mēs lasām par šo pērli. Un atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Par pārliecību ir jāmaksā, un ir jāatrod šī dārgākā pērle. Lai kā cilvēki cenšas, viņi vienalga novecos. Lai kā cilvēki pūlās, vienalga krunkas radīsies. Lai kā cilvēks mēģina pagarināt savas dienas, vienu dienu viņu nebūs. Dievs sacīs, punkts. Tava dzīve ir noslēgusies. Nāc. Un cilvēks neko nevarēs pateikt. Atrod šo visdārgāko pērli. Dievs ļauj mums iepazīt Jāni Kristītāju un ieskatīties nedaudz
tajā, kā viņš atrada šo visdārgāko pērli. Šī dārgākā pērle mūsu gadījumā ir pārliecība, kā šī pārliecība nāca Jāņa sirdī. Ja viņš sākumā teica, es nezinu, es nepazinu, man nebija šīs pārliecības, bet tad viņa radās. Kā? Kā pārliecība rodas? Tur nav nekā mistiskā. 33. pantā mēs lasām, es viņu nepazinu, tātad man nebija šīs pārliecības, bet tas, kurš mani sūtīja kristīt ūdenī, man sacīja, tas, kurš mani sūtīja kristīt, tas, kurš ar mani runāja. Pārliecības sākums ir Dieva atklāsme. Ar atklāsmi sākās. Jānis zināja par savu neparasto piedzimšanu. Jānis auga, veidojās, viņš gāja sabatā uz sinagogu, viņš tur mācījās, klausījās, viņš gāja uz templi, viņam bija zināšanas par Dieva tautu, par Dievu. Un šīm zināšanām, tās ir labas zināšanas, vajadzētu transformēties pārliecībā. Esmu pārliecināts, es ne tikai zinu, zināšanas un pārliecība, tās ir dažādas lietas. Viens es zinu, bet otrs es esmu pārliecināts. Šīm zināšanām par Dievu vajag pārvērsties pārliecībā. Bībeles Dievs ir attiecība Dievs, kurš veido personiskas attiecības ar cilvēku. Varbūt tā, un šodien mēs redzam, ka cilvēkiem ir zināšanas par Dievu, ir zināšanas par Bībeli, ir zināšanas par draudzi, bet tā nav viņu pārliecība. Viņu ikdiena parāda, ka nav viņu pārliecība tas, kas ir sacīts svētajos rakstos. Viņiem nav personisku attiecību ar Dievu. Ir reliģiozitāte, ir reliģiskas runas, ir reliģiska izturēšanās, bet viņiem nav pārliecības, nav kodola, nav šīs dārgākās pērles. Lai šīs zināšanas par Dievu pārtaptu pārliecībā, ir vajadzīga ticība. Glābjošā ticība. Vēstulē Ebrejiem 11.6 mēs lasām. Bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Jānis ticēja. Un zināšanas par Dievu pārvērtās pārliecībā. Par atklāsim par Mesiju. Par to, kas ir Mesija un ko Mesija darīs. Viņa sirdī radās pārliecība, bet iesākās tas ar Dieva atklāsmi. Tas ir pirmais solis. Tas, ka vai cilvēks tic Dievam, parāda, ko viņš dara ar Dieva atklāsmi. Tad Jānis sacīja, es nezināju. Bet tas, kurš man sacīja, tas, kurš man atklāja, un ko tad Jānis darīja ar šo atklāsmi? 31. pantā. Un es viņu nepazinu, bet tāpēc es nācu kristīdams ūdenī. Tas, kurš mani sūtījis kristīt, viņam bija atklāsme, viņš saprata, kas viņam ir jādara, un ko viņš dara? Viņš iet un dara. Pārliecībai vajadzīga vieta, kur augt. Dievs sagatavo apstākļus, Dievs sagatavo notikumus, Dievs sagatavo cilvēkus, lai mēs tajā varētu ielikt savu pārliecību. Bībelē ir daudz tādu piemēru. Noā. Dievs deva viņam atklāsmi par nākamajiem notikumiem, kas notiks. Kas viņam bija jādara? Jāpieņem šī atklāsme un jāpaklausa. Un viņš būvēja šķirstu. Ābrahams. Viņš saņēma Dieva atklāsmi. Ko viņš darīja ar šo Dieva atklāsmi? Cik labi! Uzrakstīšu grāmatu, sasaukšu konferenci, lai visi zina un dzird, kāda man ir atklāsme, kāds man ir piedzīvojums ar Dievu. Nē, tā nebija. Viņš sacīja, jā, kungs, es pieņemu šo atklāsmi. Viņš sapakoja savus somas un devās projām. Viņš devās uz to vietu, kur Dievs viņam bija norādījis. Viņš paklausa. Vēl viens piemērs. Mūzes. Viņš saņēma Dieva atklāsmi pie degošā krūma. Ko viņš darīja ar šo atklāsmi? Gleznu uzzīmēja, dziesmu sacerēja. Ko viņš izdarīja ar šo atklāsmi? Viņš pateica, jā, kungs, un viņš gāja pie faraona, viņš gāja pie Izraēla vecajiem, viņš gāja pie Izraēla tautas. Jā, kungs. Viņš šo
atklāsmi ielika savā ikdienā. Pārliecība ir kā instruments. Šis instruments, pārliecība, ir vajadzīga, lai veiktu noteiktus uzdevumus. Ar instrumentiem ir tā. Instrumenti, kuri netiek lietoti, kur viņi nonāk? Muzejā, ja viņi ir ļoti veci. Instrumenti, kas netiek lietoti, viņi nonāk kādā noliktavā, kādā pagrabā, vai arī vienkārši tiek izmesti ārā. Līdzīgi arī ar pārliecību. Ja pārliecībai nav darbu, ja pārliecībai nav izpausmes, ja pārliecība netiek ielikta ikdienā, tad tā ir nederīga un kaitīga. Jēkabs par to saka šādus vārdus 2.20. Vai tu gribi zināt, tukšais cilvēks, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? Tas, ka tu vari daudz zināt, tas neko tev nelīdzēs. Tev tas, ko tu zini, ir jāpārto par pārliecību, un tas kļūst tad, kad to lieto ikdienā. Jānis Kristītājs paņēma Dieva atklāsmi, pieņēma to un tai paklausīja. Kungs, tu saki, ka man jāiet kristīt, es to iešu un darīšu. Kas notiek ar cilvēkiem, kuri paklausa Dieva atklāsmei? Dažkārt viņi kļūst smieklīgi citu cilvēku acīs. Viņš iegūst no sabiedrības īpašu attieksmi. Par ticīgajiem izturās nievājoši, ja viņš ir patiesi ticīgs. Tu tāds apdalīts, tu tāds nabadzīgs. Bībele un baznīca, baznīca un bībele un lūkšana. Tev dzīvē nekā nav, tev ir tādas klapes uz acīm uzliktas. Vērojams arī neusticības moments ticīgajiem. Viņš tāds aizdomīgs, viņš tāds baigi pareizais. Mēs nezinām, vai viņam var uzticēties. Interesanti, ko domāja Noā laika biedri, kad sākās lietus. Vai viņi joprojām vīpsnāja par Noā? Tas tāds dīvainīts, te kuģis būvē, rūpnīca atvērs. Tāds dīvainīts, kuram nevar uzticēties. Viņam nekas cits nebija. Kuģis un mājas, kuģis un mājas, kuģis un mājas. Apdalīts, vajadzēja pabraukāt pa pasauli, paskatīties, kas notiek. Uz koncertu vajadzēja aiziet, mākslu vajadzēja baudīt. Vai tas koncerts viņus izglāba plūdos? Vai tā māksla viņiem palīdzēja glābties? Diez vai viņi tur nievājoši domāja par Noā, kad šķirsta durvis bija aizvērtas un sākās plūdi. Par Jāni Kristītāju varbūt arī kādu nievājoši domāja, tas ir galīgi apdalīts. Pat vilkt mugurā viņam nav ko. Kā viņš izskatās? Ko viņš ēd? Kaut kādas siseņas un medu ārprāts. Viņu neviens darbā neņem, un tāpēc viņš tuksnesī tur strādā, tur kalpo. Būtu kārtīgi apģērbies, kārtīgi paēdis, ar kārtīgiem ratiem brauktu. Jeruzālēmē viņš dabūtu darbu. Tāds. Tie ticīgie tādi švakiņi. Mums nav jāuztrauc, par ko neticīgie par mums domā. Pilnīgi nemaz. Pienāks viena diena, un tad atklāsies, kas ir kas. Dāvids raksta 25. psalmā. 25. psalms no 1. panta. Uz tevi, kungs, es paceļu savu dvēseli. Mans Dievs, uz tevi es ceru. Nepamet mani kaunā, lai mani ienaidnieki par mani nepriecājas. Tiešām neviens, kas uz tevi gaida, nepaliks kaunā. Kaunā paliek tie, kas vieglprātīgi tevi atstāja. Jānis Kristītājs, viņš turējās pie Dieva un viņš nepalika kaunā. Bet ko viņš piedzīvoja? Viņš piedzīvoja Dieva varenību. Kas ir Dieva varenība? Tik daudz par to visu kaut ko runā. Dieva varenība, Dievs darīja to vai to. Kas ir Dieva varenība? Ko Jānis īsti piedzīvoja? Viņš saņem atklāsmi, viņš paklausa Dievam. Tas kļūst par viņu dzīvē par pārliecību. Viņš dzīvo ar šo pārliecību. Ko viņš piedzīvo? Dieva varenību. Kas tas ir? 32. pantā lasām, Jānis liecināja: es skatīju garu, nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz viņa. Dievs viņam parādīja to, ko nevar redzēt. Es redzēju garu nākam kā balodi.
Viņš redzēja, kā Svētais Gars nāca un palika uz Jēzus. 33. pantā: es viņu nepazinu, bet tas, kurš mani sūtījis kristīt ūdenī, man sacīja: uz kuru tu redzēsi garu nonākam un paliekam, ir tas, kurš kristīs Svētajā garā. Paklausot Dievam, viņš piedzīvo lielas, grandiozas lietas, Dieva varenību. Domāju, ka ar šo piedzīvojumu Jāņa pārliecība vēl vairāk nostiprinājās. Viņš redzēja Dievu nākamu. Viņš redzēja, kā Svētais Gars nāk par Jēzu. Viņš ne tikai redzēja, viņš dzirdēja. Jānis ļāva, lai Dieva atklāsme viņa dzīvē ieņem centrālo vietu. Viņš ļāva, ka Dieva atklāsme viņa dzīvi formē un viņu veido. Viņa domāšana tika veidota, formēta, un rezultātā bija darbi. Cilvēks savā dzīvē vēlas piedzīvot lielas lietas. Vēlas piedzīvot kaut ko tādu, kas ir elpu aizraujoši. Tas ir vienreizēji. To, ko bērniem un mazbērniem varētu pastāstīt. To, ko kaimiņiem varētu pastāstīt. Televīzijā varētu pastāstīt, internetā ielikt kaut ko tādu. Un nespēdami atrast kaut ko tādu, ko cilvēki ieliek internetā. Kā viņi pusdienas ēd, kā viņi nagus lako, kādas drēbes viņi nopirkuši. Kas ir liels? Kas ir liels cilvēka dzīvē? Kas ir liels notikums? Kas ir liels notikums šajā gadā, kurš varētu būt? Mēs nezinām, bet liels ir tikai tas, kas ir saistīts ar Dievu. Pārējie visi notikumi, lai cik viņi būtu krāšņi, lai cik viņi būtu emocionāli, lai cik viņi būtu populāri, ir kā zāle laukā. Zāle uzaug ātri un ātri viņu nopļauj, vai ātri viņu nokalst. Šodien zeļ un smaržo un skaisti izskatās, bet rītdien viņu vairs neviens nepieminēs. Vai jūs atceraties to mauriņu, ko jūs pļāvāt aizvadītajā vasarā? Jūs atceraties to vārpiņu, ko jūs noplūcāt, tad, kad gājāt cauri pļavai? Nē, neatceramies. Vēl vairāk. Iejeb grāmatā lasām 14, 1 un 2. Cilvēks no sievas zemes dzīvo tikai īsu brīdi un ir pilns nemiera. Kāpēc viņš ir nemiera pilns? Jo uz sevi viņš skatās, visu mēro ar sevi. Viņš izaug kā puķe un novīst, viņš slīd kā ēna un nepastāv. Pat cilvēks ir kā zāle, ne tikai notikumi, kurus cilvēks mēģina izdzīvot. Mēs zinām, ko Jānis piedzīvoja. Īpaši Dieva atklāsmi, īpaši Dieva tuvumu. Viņš redzēja un viņš dzirdēja. Mateja 3.16 lasām. Un kad Jēzus bija kristīts, viņš tūdaļ izkāpa no ūdens un redzi, debes tika atvērts. Un viņš redzēja Dievu garu kā balodi nolaižamies uz viņu nākam. Un redzi, balss no debesīm sacīja: šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Jānis redzēja, Jānis dzirdēja, Jānis pieskārās. Kam? Kaut kam ļoti, ļoti lielam. Dzīvībai viņš pieskārās, gaismai viņš pieskārās, patiesībai viņš pieskārās. Jāņa pārliecība sākās ar Dieva atklāsmi, to viņš pieņēma un tai viņš paklausīja, un viņš ir piedzīvot Dievu savā dzīvē. Tik ļoti lielā mērā, kā varbūt neviens cits. Viņa pārliecība dienu no dienas kļuva stiprāka un vairs nebija atraujama no Jāņa. Tas piesaistīja cilvēku uzmanību. Šodien cilvēki domā par Jāni, ne jau par viņa izskatu mēs domājam, nevis par viņa ēdienu, bet par viņa pārliecību. Pareizai pārliecībai ir stiprs pamats, neizkustināms pamats. 1. Pētera vēstule 2.6, jo ir rakstīts: redzi, es lieku Ciānā izredzētu dārgu stūrakmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Tad no jums, kas ticat, dārgs iegūms, bet neticīgiem tas akmens, ko nama cēlāji atmetuši, ir tapis par stūrakmeni un ir akmens, par kuru krīt un klints, pie kuras piedaudzās. Pareiza pārliecība. Vai nu tu uz viņu stāvēsi un nekas tevi nespēs kustināt, vai arī šī pārliecība vienu dienu tevi sadragās.
Kā jau iepriekš minēju, katram cilvēkam ir pārliecība. Bet tikai viena noteikta pārliecība neatstāja kaunā. Kādu laiku atpakaļ cilvēki bija pārliecināti, ka komunistu idejas ir tās pareizās un labās. Kas notika? Viņi palika kaunā. Pirms komunistiem labu laiku iepriekš bija apgaismības laikmets. Cilvēks tika likts centrā, humānisms tika pacelts ļoti augstu, un nāca Pirmais pasaules karš un Otrais pasaules karš, kas humānisma idejas aizlaucīja mēslainē. Šodienas pārliecība, demokrātija nespēja atbildēt uz šodienas izaicinājumiem. Nespēja. Jau caur pravieti Jeremiju Dievs sacīja 17.5. Tā saka tas kungs, nolādēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem un tur miesu par savu atbalstu un elkoni, un kura sirdsprāts atkāpjas no tā kunga. Šajā pantā varam redzēt pareizu un nepareizu pārliecību. Nepareizā pārliecība ir nolādēta. Pareiza pārliecība ir svētīta no Dieva. Cilvēki nāca pie Jāņa Kristītāja, klausījās viņa svētrunas, saprata viņa pārliecību, bet kāda bija viņu pašu pārliecība? Ja dzirdot par cita cilvēka ticību un pārliecību, mums ir jādomā par savējo. Un mazliet es gribu pieskarties, kāda bija tā pārliecība tiem cilvēkiem, kas viņu nāca klausīties. Un sāksim ar tautas vadoņiem. Atcerēsimies, pie Jāņa no Jeruzalemes tika sūtītas oficiālas delegācijas, tie bija levīti un priesteri un farizeji. Kāda bija viņu pārliecība? Sākotnēji mēs redzam, ka viņu pārliecība iet pareizā virzienā. Viņi nāk pie Jāņa, klausās svētrunas, viņi nožēlo grēkus, viņi cenšas laboties, viņi ņem vērā aizrādījumus, Mateja 3.7. Bet redzēdams daudz farizeju un saduķiju nākam kristīties, viņš tiem sacīja, jūsu oģu dzimums, kas jums mācīja bēgt no nākamās dusmības, tad nu nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Viņi nāk, klausās, viņi top kristīti, un Jānis saka, tad nu dzīvojiet pareizi, pēc pareizas pārliecības. Kādi to noteikti ņēma vērā? Mazliet tālāk Jāņa evaņģēlijā 3.1 lasām. Tur bija kāds cilvēks no farizejiem vārdā Nikodems, jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam, Rabij, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nevar to. Viņi nāca pie Jāņa, viņi kaut ko saprata, viņi redz Jēzu, viņi nāk pie secinājuma, ka tas, ko Jēzus dara, to nevar izdarīt parasts cilvēks. Tur ir vajadzīga Dieva klātbūtne, Dieva vadība. Viņiem bija pareizas zināšanas. Tu esi no Dieva nācis. Bet šīs zināšanas nepārtapa pārliecībā. Viņiem bija zināšanas par Jēzu, par Dievu, par Mesiju. Mēs zinām, tu esi no Dieva nācis. Ļoti labi spēr nākošo soli Nikodiem. Bet mēs nezinām, kas notika. Viņi nespēja nākošo soli uz priekšu. Viņa domas mainījās. Viņi sāka vērsties pret Jēzu, un viņi sāka vērsties pret tiem cilvēkiem, kas Jēzu atbalstīja. Bībelē ir vairāki notikumi, tikai daļa no viena notikuma. Atcerieties, kad Jēzus nāk un redz kāds akls. Viņš no mātes miesām bija piedzimis, jau no bērnības, no dzimšanas bija akls. Mācekļi tur jautāja, kas ir grēkojis, viņš vai viņa vecāki. Ja es saku, ne viņš, ne viņa vecāki, bet lai Dievs tiktu pagodināts. Un Kristus viņu dziedina. Viņš atgūst redzi. Tad farizeju un sinedrijs mēģina noskaidrot, kas īsti ir noticis. Kā šis cilvēks tika dziedināts. Tiek izsaukts šis dziedinātais cilvēks. Uz tiesu tiek izsaukti viņa vecāki un neliels fragments no tā. Jāņa evaņģēlijas 9.20. Viņa vecāki atbildēja, mēs zinām, ka viņš ir mūsu dēls un ka viņš ir neredzīgs piedzimis, bet kā viņš tagad var redzēt, to mēs nezinām. Tāpat nezinām, kas viņam atvēris acis. Jautājiet viņam pašam. Viņš ir pilngadīgs, viņš pats par sevi atbildēs.
Tā viņa vecāki runāja, baidīdamies no jūdiem, jo jūdi jau bija sarunājušies katru, kas viņu apliecinās par Kristu, izslēgs no draudzes. Cik neparasti Nikodems nāk un saka, tu esi no Dieva nācis. Paiet kāds laiks. Nē, katru, kas Jēzu apliecinās par Mesiju, mēs viņu slēdzam ārā no mūsu attiecībām, no mūsu saskarsmes, no draudzes ārā. Farizēji ar to neaprobežojās. Viņiem radās pārliecība, ka no Jēzus jātiek vaļā. Jēzu vajag nogalināt. Lūkas 19:47. Viņš, tas ir mūsu kungs, katru dienu mācīja templī. Mācīja, sludināja, iežēloties par nabagiem, palīdzēt vājajiem, ticēt uz Dievu, paklausīt. Kristus sludina. Tajā laikā tur stāv kādi cilvēki, un lai klausītos tajā, ko Kristus saka, ko viņi domā. Bet augstie priesteri un rakstu mācītāji, arī tie, kas stāvēja tautas priekšgalā, domāja par to, kā viņu nomaitāt. Viņi klausās par Dievu valstību, par Dieva žēlastību, par Dieva mīlestību, par piedošanu. Un viņi domā, Jēzu, mums tev vajag nogalināt. Kādas domas nāca viņiem svētdienas laikā? Kādas domas viņiem nāca skatoties uz Jēzu? Un vienu dienu viņš šo pārliecību īstenoja. Tātad farizēji, viņiem bija sava pārliecība. Viņi klausās uz Jāni, bet viņiem ir savas domas. Vēl pie Jāna nāca klausīties vienkāršie cilvēki. Kāda bija viņu pārliecība? Par ko viņi domāja, klausoties Jāņa sludinātajā vārdā, ka Jēzus ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēku? Tas ir būtisks jautājums, jo pēc kādiem dažiem gadiem Jēzus saviem mācekļiem jautā. Marka 8:27. Un Jēzus un viņa mācekļi izgāja no Filipa Cezarijas ciemiem un vaicāja saviem mācekļiem ceļā. Tiem sacīdams, ko ļaudis saka mani esam? Ko cilvēki domā par mani? Kāda ir viņa pārliecība? 28. pants, bet tie viņam atbildēja sacīdami, tu esot Jānis Kristītājs, un citi tu esot Elija, vēl citi viens no praviešiem. Tāda bija cilvēku pārliecība. Cilvēki salīdzināja Jēzu ar citiem praviešiem, to, ko viņi zināja. Arī līdzīgi mēs tā darām. Mēs salīdzinām sevi ar citiem cilvēkiem. Mēs salīdzinām citus cilvēkus vēl ar kādiem cilvēkiem. Ja arī jūdi tā darīja, viņi salīdzināja Jēzu ar kādiem praviešiem, viņiem vajadzēja nākt pie secinājuma. Jēzus ir daudz lielāks par Eliju. Jēzus ir daudz lielāks par Jānu Kristītāju. Par visiem praviešiem viņš ir lielāks, bet viņi nenāca pie šī secinājuma. Žēl. Kaut gan viņi cirta palmu zarus un met viņu priekšā. Viņi izklāja savus drēbes viņu priekšā, bet viņi to darīja ar nepareizu pārliecību. Tajā brīdī, kad viņi to darīja Jeruzālēmē, viņu pārliecība bija, ka tas ir Jēzus. Viņš tūlīt sakaus romiešus, visus pagānus un atjaunos Izraēlam valsti. Ar nepareizu pārliecību viņi dzīvoja un darīja ārēji pareizās lietas. Kāda bija Jēzus mācekļu pārliecība? Starp Jāņa Kristītāja klausītājiem noteikti bija nākamie Jēzus mācekļi. Ko viņi domāja, kad viņi klausījās par Jānu Kristītāju? Tas ir svarīgs jautājums arī mūsu kungam. Pēc kāda laika viņš arī mācekļiem jautāja, labi, cilvēki domā to, bet ko jūs domājat? Kāda ir jūsu pārliecība? Mateja 16:15. Un viņš tiem sacīja, bet ko tad jūs par mani sakāt? Kas es esmu? Ko jūs domājat? Tad Sīmons Pēters atbildēja un sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Tas, ko Jānis Kristītais sacīja, Dieva dēls, viņš ir Dieva dēls. Viena un tā pati pārliecība. Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja, svētīgs tu esi Sīmona Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Dieva atklāsme. Pareiza pārliecība nāk vienīgi no Dieva. Bet cilvēks ir atbildīgs, ko viņš dara ar šo atklāsmi. Vai nu viņš šo Dieva atklāsmi nostiprina savā dzīvē, jā, viņš ir Dieva dēls. Vai viņš to atklāsmi palaiž gar ausīm. Starp Jēzus mācekļiem bija Jūda Iskariots.
Viņš stāvēja turpat, kad Pēters runāja. Ārēji viņš piekrita, jā. Bet savā sirdī viņam bija cita pārliecība. Kāda bija Jūdas pārliecība? Viņa pārliecība visam ir cena. Visu var pirkt un pārdot. Un ar šo pārliecību viņš palika mūžīgā kaunā. Dažādi cilvēki, dažāda viņu pārliecība, dažādi likteņi. Cilvēks veido savu pārliecību, un pārliecība veido cilvēku. Un par to domājot, mēs nevaram aiziet garām savai pārliecībai. Katram no mums ir pārliecība. Nav jautājums vai, bet jautājums kāda. Vai man ir Bībeles pārliecība? Pareiza pārliecība nāk vienīgi no svētajiem rakstiem, caur Dieva atklāsmi. Dievs šodien neatklāja sevi tā, kā viņš to atklāja Jānim Kristītājam, tā kā viņš to atklāja Jēzus mācekļiem. Vēstule Ebrejiem 1:1 lasām: Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šīs pēdējās dienās uz mums runājis caur dēlu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli radījis. Šodien Dievs runā caur Jēzu. Kā? Kā Dievs runā caur Jēzu? Un tas ir līdzīgi tā kā notika ar Emaus mācekļiem. Atceramies Emaus mācekļus. Lieldienas vakars, kad Kristus ir augšām cēlies, sievas ir bijušas pie kapa, Pēters un Jānis ir bijuši pie kapa. Viņi saka, Jēzus ir augšām cēlies, mācekļi ir apjukuši, apmulsuši, un vakarpusē 2 no mācekļiem iet uz Emau, tas ir netālu no Jeruzālemes, apmēram 10 km. Viņi iet tādi galīgi satriekti, izmisuši, savu bēdu pārņemti, un Jēzus iet viņiem līdzās. Un viņi tik ļoti koncentrēti uz sevi, uz saviem pārdzīvojumiem, ka viņi nepamana, ka tas ir Jēzus. Viņi domā, ka tas ir svešinieks. Jēzus viņam jautā, ko es tādu bēdīgi? Kas ir noticis? Un tad viņi sāk stāstīt, vai tu viens tāds Jeruzālēmē nezinātais, kas ir noticis. Un viņi izkrata viņam savu sirdi, cik viņiem smagi un grūti. Ko dara pēc tam Jēzus? Norāja viņus par viņu neticību. Ka viņi neticēja, ka Jēzus ir augšām cēlās, ka viņi neticēja tam, ko Bībele par viņu sacīja, ka viņi neticēja tam, ko Jēzus par to bija iepriekš sludinājis. Un ko viņš dara? Atklāja viņiem patiesību. Lūkas evaņģēlijas 1 pants tikai. Lūkas evaņģēlijas 24. nodaļa, 27. pants. Un iesākdams no Mūzes un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīti. Lūk, kā Jēzus runā šodien, caur svētajiem rakstiem, sākot ar Mūzu, līdz atklāsmes grāmatai, tā ir Dieva atklāsme. Līdz ko jūs atverat rakstus. Kungs Kristus runā. Mūsu uzdevums pieņemt viņa vārdu, ielaist savā sirdī, lai šīs zināšanas kļūst par mūsu pārliecību. Un pārliecība parādās darbībā. Un šie Emaus mācekļi, ja viņi līdz tam bija satriekti, bailīgi, izmisuši, tad, kad vārds ienāca viņu sirdīs un kļuva par viņu pārliecību, viņi rīkojās. Viņi gāja atpakaļ uz Jeruzālemi, viņi pastāvēja vārdā, mācībā. Viņu pārliecība bija tik stipra, ka Romas impērija sabruka, ka veidojās jaunas valstis, nāca jauni valdnieki, paudzes mainījās, bet šī pārliecība palika. Šī pārliecība ir tik stipra, kā klints trakojošā pasaules jūrā. Tātad Jāņa pārliecība, 29. un 34. pants. Nākamajā dienā Jānis redz Jēzu nākam pie viņa un saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Es esmu redzējis un liecinājis, šis ir Dieva dēls. Šī ir pareizā pārliecība. Āmen.